Visi ir kopā Cepam LV. Šodien vēlos parādīt, kā sadalīt granātābolu, respektīvi tikt pie tā garšīgajām sēkliņām. Sāksim ar to, kad iegriezīsim apkārt šo te pumpuru, izgriežam viņu ārā. Izgriežam viņu ārā un tad nogriežam šo te daļu nost. Tālāk griežam visapkārt, bet ne pārāk dziļi, tikai to mizu pārgriežam pāri. Visapkārt vienkārši pārgriežam. Šis veids, kā sadalīt, man liekas, ir viens no vislabākajiem. Teiksim tā, man vismīļākajiem. Ir vairāki veidi, kā viņu sadalīt, bet es piekāpu šādu. Tātad, ko mēs darām ar to granātābolu, mēs viņu ieliekam ūdenī uz 5 minūtēm iemērkties. Viņš paliks mīkstāk tā miza, un tad mums būs vieglāk tās sēkliņas atdalīt. Tagad, lai viņš ievalkās, un tad mēs rīkosimies tālāk. Kad granātābolu esam noturējuši tās 5 minūtes ūdenī, miza ir palikusi mīkstāka, un viņu vieglāk būs sadalīt. Tad mēs viņu plēšam uz pusēm, un to visu daram ūdenī. Rokas nepaliks lipīgas. Sēkliņas, kā redzam, viņas momentāli nogruntējās ļodē pašā apakšā. Un šādi te mēs viņas nesaspaidam, un sēkliņas saglabā gan savu formu, un viņas bez problēmām var šitā te izņemt ārā, un paliek tikai mize. Tātad, kad tās sēkliņas esam izlipinājuši ārā no mizes, baigi superīgi ir tas, kad viņas nosēžās ļodē apakšā, un šī te baltie, kas lupināšanas procesā mums tā kā atbiras, viņas uzpeld ūdenim pa virsmu, un mēs viņas ļoti vienkārši varam noņemt nost. Un paliks tikai sēkliņas. Noņemam nost, un tad vienkārši mēs viņas nokāšam caurdurī, un višķi notecinām, un uzberam uz šķīvi, un superīgi varam sākt ēst. Diezgan veiksmīgi esam tikuši galā ar granātābolu sadalīšanu. Ar jums bija kopā Roberts, Cepam LV.